Sveiki! Es esmu leduskapis un man ir 31 gads. Leduskapim tas ir krietens vecums. Jūs teiksiet, ka es nemaz neizskatos vecs. Pareizi, bet par to, kāpēc esmu tāds, kādu mani redzat, un kā es nokļuvu šeit, jūs uzzināsiet šajā filmā. Nu tad visu no sākuma. Pirmo reizi mani uzbūvēja pirms 30 gadiem. Es biju jauns, tiem laikiem ļoti moderns, es labi saldēju un visiem ļoti patiku. Veikalā es iepatikos jaunai ģimenei un nokļuvu pie viņiem virtuvē. Mamma saimniekoja, bērni auga, viss bija lieliski. Tajā virtuvē es centīgi saldēju līdz pat pagājušajai vasarai. Pēdējos mēnešus mani saimnieki nebija apmierināti ar manu darbu. Es pārāk skaļi rūcu, tērēju daudz elektrības un slikti saldēju. Un šodien saimnieki mani atveda un atstāja šajā dīvainajā vietā, starp citām nolietotām un salauztām lietām. Tā es te stāvu, pamests, un nevienam nevajadzīgs. Sveiks! Ko tāds bēdīgs? Nav taču iemesla pārdzīvot. Tu esi nokļuvis pareizajā vietā. Kā tu redzi, mēs šeit esam Raiba kompānija. Veļas mašīnas, telefoni, fēni, datori, radioaparāti un putekļu sūcēji. Mēs visi kādreiz bijām noderīgi saviem saimniekiem, bet tad kļuvām veci un vairs nedarbojāmies tik labi, kā vajadzētu, vai gluži vienkārši salūzām. Mūsu saimniekiem bija vajadzīgas jaunas ierīces, bet mūs viņi atveda šurp. Nu sasveicinies ar kolēģiem un iepazīsimies. Sveiki! Mans vārds ir leduskapis. Sveiks, leduskapi! Šādi laukumi ir iekārtoti, lai cilvēkiem būtu, kur atstāt savu laiku nokalpojušās elektroierīces. Rīgā ērti piebraucamās vietās pie lielveikaliem ir iekārtoti vairāki nolietoto elektroierīču savākšanas punkti. Un citās Latvijas pilsētās jau tagad darbojas mūsdienīgi dalīto atkritumu savākšanas laukumi. Te cilvēki bez maksas var droši atstāt ne tikai nolietotās elektroierīces, bet arī citus kaitīgos un videi bīstamos atkritumus. Par bīstamiem sauc tādus atkritumus, kuros ir vielas, kas ir bīstamas cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Ievēro! Bīstamos atkritumus nekādā gadījumā nedrīkst izmest pie mājām noliktajos sadzīves atkritumu konteineros. Par savu laiku nokalpojušo lietu savākšanu rūpējas Zaļā josta un tās partneri. Kā darbojas Zaļā josta, var uzzināt internetā www.zaļajosta.lv un www.atkritumi.lv. Jaunu nolietoto elektroierīču savākšanas laukumu izveidošana turpinās, un nākotnē tādi būs katrā apdzīvotajā vietā. Vai tad tiešām ir tik daudz nolietotu elektroierīču, ka vajadzīgi vairāki šādi laukumi, kur visus savākt? Jā! Cilvēkiem mājās ir milzum daudz ikdienā noderīgu aparātu un rīku. Atceries, kāda bija tavas ģimenes mājoklī? Ar laiku katra manta salūst vai noveco. Ierīces kļūst neekonomiskas vai sabojājas, un cilvēki vecās mantas vietā pērk jaunu. Bet kur likt veco? Ir aprēķināts, ka no katra cilvēka viena gada laikā būtu jāsavāc vidēji 4 kilogramus nolietotu elektroierīču. Tātad Latvijā katru gadu būtu jāsavāc 8 miljoni kilogramu nolietotu leduskapju, televizoru, veļas mašīnu. Tie ir 8000 tonu bīstamu atkritumu. Ja to visu sakrautu vienā kaudzē, tad atkritumu kalns svērtu tikpat, cik slavenais Eifeļa tornis Parīzē. Un, lai aizvestu šo atkritumu kalnu, būtu jāpiekrauj pilns milzīgs kravas kuģis.
Bet kāpēc tu mūs sauc par bīstamajiem atkritumiem? Tas skan nedaudz nepieklājīgi, un es nemaz neizskatos bīstams. Labs jautājums. Es tev parādīšu video par to, kas notiek, ja atkritumus pamet, kur pagadās. Daudzi nezina, ka lietas, kas uzticīgi kalpo cilvēkam, var kļūt bīstamas, ja tās izjauc vai ļauj tām sarūsēt. Ja cilvēks dedzina atkritumus ugunskurā vai krāsnī, tad kaitīgās vielas var nokļūt atmosfērā. Ja savu laiku nokalpojušas ierīces izgāž mežā un pļavā vai iemet upē un ļauj tām sarūsēt, tad kaitīgās vielas, kuras pirms tam bija droši paslēptas, nokļūst dabā. No elektroierīcēm, ūdenī un augsnē var nokļūt tādas kaitīgās vielas, kā piemēram indīgie metāli, kā arī skābes un sārmi un pat eļļas un naftas produkti. Kopā ar ūdeni kaitīgās vielas var nokļūt dzīvnieku barībā vai dzeramā ūdens avotos un tālāk cilvēka organismā. Ja mēs nokļūstam saskarē ar kaitīgām vielām, tad varam saindēties, saslimt un pat nodot slimības tālāk saviem pēcnācējiem. Redzi ledusskapi? Te speciāli iekārtotā laukumā ir padomāts par to, lai lietus ūdens netecētu mums virsū un neaizskalotu kaitīgās vielas no mums, ūdenī vai augsnē. Bet viena lieta man tomēr nav skaidra. Vai mēs šeit paliksim uz visiem laikiem? Nē, drīz vien mēs dosimies ceļojumā un pēc tam atpakaļ pie cilvēkiem uz mājām. Tu teici, ka mēs dosimies atpakaļ pie cilvēkiem uz mājām? Kā tā? Mēs taču esam veci un vairs nevaram darīt savu darbu. Jā, bet tos metālus un plastmasu, no kā mēs esam izgatavoti, var pārstrādāt. Un no mums var vēlreiz izgatavot jaunus, modernus ledusskapjus un televizorus. Lai tas notiktu, mums jādodas uz nolietoto elektroierīču pārstrādes centru. Un tā mūsu labie paziņas ledusskapis un televizors kopā ar vēl daudzām citām savu laiku nokalpojušām elektroierīcēm nokļuva lietoto elektroierīču pārstrādes centrā. Te visas ierīces izjauc, jo katrā ir kaut kas noderīgs, pat ja lieta ir ļoti veca. Pieredzējuši darbinieki sadala materiālus pa grupām, vadi pie vadiem, mikroshēmas savās kastēs, datoru korpusi citās kastēs. Atsevišķi tiek savākti televizoru ekrāni, atsevišķi veļas mašīnu motori un datoru komponentes. Neviena no elektroierīces daļām neiet zudumā. Viss tiek izjaukts, sasmalcināts vai sapresēts un savākts milzīgos maisos vai sasiets ķīpās. Vēlāk šos materiālus sūta pa visu pasauli uz rūpnīcām, kur no tiem atkal izgatavo jaunas un modernas, cilvēkiem noderīgas lietas. Arī ledusskapis nokļuva uz pārstrādes konvejera. Vispirms tam noņēma motoru, kurā ir eļļa, pēc tam noņēma dzēsēšanas sistēmu, kurā ir freons, gāze, kas nokļūstot atmosfērā veicina ozona slāņa noārdīšanos. Eļļas un gāzi ar vakuma sūkņiem izsūc un savāc šādās tvertnēs. Tad ledusskapis pa lenti iebrauca milzīgā smalcinātājā, kurā spēcīgas metāla ķēdes sagrieza ledusskapja korpusu sīkos gabaliņos. Uz slīdošās lentes izliktie magnēti atdalīja metāla gabaliņus no plastmasas detaļām. Sasmalcināto materiālu savēra atšķirīgos maisos, jo katra krava dosies uz citu rūpnīcu. Nu, redziet, mēs atkal tiekamies veikalā. Es esmu tikko no rūpnīcas un jūtos kā no jauna piedzimis.
Tagad es darbojos klusi, esmu moderns un skaists. Es pa pusē esmu no tiem pašiem materiāliem, no kuriem bija izgatavots mans vectētiņš, un gaidu savus jaunos saimniekus. Arī mans draugs televizors ir šeit blakus nodaļā. Es domāju, ka jūs viņu pat nepazīsiet. Tagad viņš ir plakans un ar milzīgu ekrānu. Hello, draugiem! Ja jūs atnāksiet uz veikalu iegādāties sev jaunu leduskapi, pievērsiet uzmanību tam, ka es esmu A klases tehnika. Tas nozīmē, ka esmu ļoti ekonomisks, tērēju pavisam maz elektrības, saudzēju dabu un taupu savu saimnieku naudu. Kopā ar mani veikalā ir daudz preču, kuru izgatavošanā ir izmantoti otrreizēji pārstrādātie materiāli. Mūsu ražošanai ir patērēts mazāk dabas resursu, mēs tērējam mazāk elektroenerģijas un sargājam vidi no piesārņojuma. Tagad man jāatvadās, gaidīšu savus jaunos saimniekus un jums saku uz redzēšanos! Tāds bija leduskapja stāsts par elektroierīču dzīves ciklu. No veikala plaukta pie cilvēkiem, pēc dažiem gadiem uzticīgas kalpošanas uz nolietoto elektroierīču savākšanas laukumu, tālāk uz pārstrādes centru, pēc tam jau kā vērtīgs izejmateriāls uz rūpnīcu, un no turienes atkal veikala plauktā un atpakaļ pie cilvēkiem mājās. Saudzē dabu un palīdzi arī tu atrast elektroierīcēm pareizo ceļu. Zaļā josta organizē izglītojošus pasākumus skolēniem un pieaugušajiem, kuros aicina saudzēt vidi un šķirot atkritumus. Pasākumos cilvēki uzzina par dažādu vielu bīstamību un kaitīgumu videi, kā arī mācās saudzēt vidi. Zaļā josta rīko arī akcijas dažādās Latvijas vietās, kuru laikā cilvēkiem savu māju pagalmos ir iespēja bez maksas nodot pārstrādēji nolietotās sadzīves elektroierīces. Skolēni visā Latvijā ir pazīstami ar zaļās jostas konkursiem. Viens no tiem ir ikgadējais bateriju vākšanas konkurss, kura laikā tiek vāktas un nodotas tālākai pārstrādei izlietotās baterijas. Zaļā josta tīrai Latvijai!